Ceturtdien, 4. aprīlī, nodibinājums Rīga 2014 Esplanādes laukumā atvēra Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, kas sastāv no vairāk kā 200 īpaši gatavotiem 2014. gada kultūras notikumiem. Programma tapusi sadarbojoties te uz 100 valsts, pilsētas un nevalstiskajām organizācijām un veidojot kultūra gada notikumus augstā starptautiskā līmenī ar Eiropas un pasaules elpu. Šodien mēs tiešām esam visa lielā draudzīgā organizatoru grupa, gan kultūras institūcijas, gan mākslinieki, gan mēs organizatori nodibinājums Rīga 2014, mūsu sadarbības partneris Siguldas pilsēta. Visi esam ļoti priecīgi. Mums ir atnācis pavasars, jo programma ir devusies pie visas sabiedrības, un programma Eiropas kultūras galvaspilsētai 2014. gadā ir pieejama iepazīšanai un izzināšanai. Un šobrīd programma ar vairāk kā 200 pasākumiem ir gatava, bet ne pabeigta. Programma turpinās augt, briest, plaukt, veidoties tālāk. Mums no šodienas, 4. aprīļa, tātad ir gaisā, tā jaunais kultūras portāls, kas stāsta ne tikai par Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, bet par kultūru vispār Latvijā, Eiropā, pasaulē, kontekstā ar programmu un tā teikt, viss, kas notiek kultūrā. Plus šī ir iespēja arī tautai, piedalīties kultūras satura veidošanā. Mēs aicinām cilvēkus reģistrēties, likt iekšā savu saturu, dalīties ar šo saturu sociālos mēdījos, arī reģistrējoties tikai un vienīgi ir iespēja komentēt arī žurnālistu vai citu lietotāju rakstus, lai izvairītos no tipiskajām interneta komentāru zākāšanām, anonīmām un tām līdzīgām lietām. Un ir iespēja vai nu ar e-pastu reģistrēties, vai ar Facebook draugiem Twitter kontu, un tā skaitās jau reģistrāciju, ejot šo profilu iekšā. Attiecīgi, tad to iekšā var piedalīties kultūras procesā. Aicinājums ir uztvert kultūru vienkāršāk, uztvert kultūru nevis kā kaut ko augstu, smagnēju, neaizsniedzamu, kā kaut ko sasāpējušu, politisku, briesmīgu, bet kultūru kā ikdienu. Kultūra, ko tu vari patērēt, kultūra, kas ir šeit un tagad, un kultūra, kuras sastāvdaļa tu pats var būt. Tāpēc laipni lūgt kultūras portālā piedalīties un lasīt, skatīt, klausīties. Iesaistīties ar idejām var ik viens. Šobrīd portāls ļoti labs veids, kā interaktīvi ar elektronisko līdzekļu palīdzību var iesaistīties caur mūsu portālu. Šobrīd programma ir pieejama Rīgas pastnodaļās, bibliotekās visā Latvijā, Rīgas domas klientu apkalpošanas centros, kultūras iestādēs, mūsu partnera Lattelekom informācijas centros un klientu apkalpošanas centros. Programmas ir pieejams pa brīvu, avīzītes ir skaistas, tur ir ne tikai pati programma ar pasākumu aprakstiem, bet arī interesanti raksti, kuri stāsta par jau mazliet dziļāk par atsevišķiem pasākumiem. Un tas ir tas, ko mēs gribam, lai cilvēki uzzina vairāk.